Labdien! Īsumā pārskatīsim galvenās ietekmes enerģijas vairumtirgu un to, kas ir vedinājis cenas augšup leju šī gada vasaras saulgriežu nedēļā. Naftas resursu tirgū cena nedaudz pakāpjās. Tur galvenais tirgus skatījums ir par turpmāku tendenci pieaugt pieprasījumam, un tādi īstermiņa faktori ir ASV mazāki krājumi. Savukārt faktors, kas turpinās, protams, ir kardarbība Ukrainā un Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un, protams, arī kardarbība tuvajos austrumos ietekmē riska prēmijas naftas tirgu. Ogļu un dabasgāzes tirgu cenas samazinās nedaudz. Ogļu cena pie $108 par tonu, dabasgāzei par nākamā mēneša finanšu piegādi cena pie €34 par megavatstundu. Pašlaik vasaras laikā, kad pieprasījums ir zemāks un temperatūras ir mērenas, tuvāk vidējai normas atzīmei, pieprasījums nav augsts. Eiropai ogļu krājuma līmenis zemāks, bet vienlaikus ir, kā jau minēju, zemāks pieprasījums. Prognozētā gaisa temperatūra šobrīd šai nedēļai ir vidēji Eiropai +3 grādi virs normas. Dabasgāzes krājuma līmenis papildinās, tas šobrīd jau pie 75% aizpildījuma. Gāzes cenas ir ietekmējuši arī atslēgumi gan Norvēģijā, gan Austrālijā. Tie vedinātu cenu augšup, pieprasījums savukārt cenai iedod lejupvērstu tendenci. Un pagājušās nedēļas būtiskākie lēmumi dabasgāzes tirgu Eiropai ir par importa un pārkraušanas aizliegumiem Krievijas sašķidrinātai dabasgāzei. Kvotu tirgus ņem šo fosilo resursu kopsumu un skatās, kā secinājums jau, ka ir zemāks pieprasījums. Un šobrīd lielākās neskaidrības vai turpmākas izmaiņas kvotu tirgu varētu izmainīt bezmaksas kvotu piešķiršanas apjomi dalībvalstīs, kas izmainītu pieprasījumu piedāvājumu bilanci par labu vai nu pārpalikumam vai iztrūkumam, tādējādi veidojot atbilstošus pirkšanas vai pārdošanas darījumus kvotu tirgu. Bet kvotu cena šobrīd pie €68 par tonu. Nord Pool elektroenerģijas tirgu pavisam arī nelielas izmaiņas pagājušajā nedēļā. Ziemeļvalsts cena praktiski neizmainās, tā pie €34 par megavatstundu vidēji. Baltijas valstīm cena vidēji pie €95 par megavatstundu. Un jā, šobrīd vasaras sezonā redzam, ka patēriņi samazinās. No otras puses, pagājušajā nedēļā ir bijis augstāks piedāvājums no vēja izstrādes. Saules izstrāde gan atšķirīga. Nord Pool reģionā tā nedaudz pakāpjās, bet Baltijai saules izstrādes apjomi ir samazinājušies. Un nākamajam 2025. gadam elektroenerģijai finanšu instrumentu tirgu arī praktiski bez izmaiņām. Vēl joprojām Ziemeļvalstis ir cenu robežās no 45 līdz aptuveni €55 par megavatstundu, atkarībā no tirdzniecības apgabala. Vācijai cena par finanšu instrumentu 2025. gadam ir pie €90 par megavatstundu, un Polijai cena saglabājās nedaudz virs €110 par megavatstundu. Un sagaidāms, ka Baltija variēs, protams, koridorā starp Somijas un Polijas cenām. Paldies par jūsu uzmanību! Tiksimies nākamnedēļ!